Šajā video izskatīsim produktu kartes. Un pirmām kārtām pārējām pie produktiem pa mums jau zināmu ceļu. Tā ir produktu pārvaldība, preces, kā arī te, vai nu meklētājā ievadot nosaukumu, vai arī pēc zināmas mums grupas, atveram vajadzīgo grupu, izvēlamies vajadzīgo produktu. Nospiežot uz produkta nosaukumu, mums atvērsies produkta karte. Te, uzspiežot uz rediģēšanas zīmuļa, mēs varēsim mainīt visu informāciju par jau iepriekš saglabāto produktu. Piemēram, sāksim ar nosaukumu. Tālāk varam pievienot produkta numuru, abreviatūru, nomainīt grupu, nomainīt produkta tipu. Pēc noklusējuma visi produkti ir kā parastie produkti. Bet, uzklikšķinot te, atvērsies izvēle ar citiem tipiem. Piemēram, depozīta iepakojums. Depozīta iepakojums, citiem vārdiem sakot, tā ir tara. Neapliekas ar nodokļiem un var pievienot automātiski citiem produktiem, ja tāda ir nepieciešama. Tālāk mēs varam izmainīt pamatvienības, to attiecību un vienības receptē, kā arī zuduma procentu. Nodoklis PVN ņemas automātiski no cenu lapas, bet ja kas, tad drīkst to mainīt arī manuāli. Papildus informācija un pārējiem pie ķeksīšiem apakšā. Pirmām kārtām aktīvs. Aktīvs produkts nozīmē, ka to var tirgot un pievienot receptēs. Ja šito ķeksīti izņemt, tad to vairs nedrīkstēs tirgot kasēs, kā arī pievienot receptēs. Komponente nozīmē, ka produktu varēs pievienot jebkurā receptē, bet nedrīkstēs tirgot. Kā piemērs varētu būt burkāni priekš zupas. Pakalpojums, ja preci ir vēlamies tirgot, bet nenorakstot to no noliktavas. Tā varētu būt galda apkalpošana uz lielu kompāniju. Un atļaut pārdošanu tiešsaistē nozīmē atļaut to tirgot no mājaslapas vai kādas citas trešās puses aplikācijas. Tālāk pārējām uz nākošo sekciju. Te mums pirmām kārtām ir cenas. Varam rediģēt cenas, uzspiežot uz zīmolīša. Pievienot svītru kodu, nomainīt tirdzniecības vietas. Ja mums ir tādas vairākas noliktavas, tieši tāpat kā tirdzniecības vietām, varam pielikt vai arī izdzēst. Varam pievienot produkta piegādātājus, rediģēt specifiskās atlaides, pievienot attēlu, ja tāds ir nepieciešams, vai pielāgotos atribūtus. Pēc visām veiktajām izmaiņām neaizmirstam uzspiest uz saglabāšanas pogu, jeb šito ķeksīti pretī nosaukumam.